Mani sauc Dace Dingsdorfa, un es esmu restorāna un kempinga Neptūns saimniece. Saimniekojam ļoti skaistā dabas pērles sirdī, Ķemeru Nacionālajā parkā. Un tas mums uzliek arī par pienākumu būt dabai draudzīgi, saimniekot dabai draudzīgi. Saimniekojam ar maksimāli maz atkritumiem. Mums ir saules paneļi, sekojam līdzi ūdens patēriņam. Esam nomainījuši visas lampas uz LED lampām un iegādājoties tehniku, sekojam līdzi, lai tā būtu maksimāli elektroefektīva ar mazu patēriņu. Mēs vinnējām tikko arī izlozē e-Energy loterijā Eiropas Savienībā un varēsim uzlikt vēl papildus paneļus, kas noseks mums 60% no pašpatēriņa. Mums ir ļoti labā sadarbība ar dabas aizsardzības pārvaldi, ar Ķemeru Nacionālā parka administrāciju. Barojam talkotājus, kas brauc uz šejienu, un mēs arī vedam uz pļavām vegāno zupu no īstajiem traukiem, īstajām karotēm. Tā teikt, lai būtu maksimāli maz atkritumi dabā. Viņi dara visādus labus darbus, ko uzdod dabas pārvalde, piemēram, cīnās ar meža rozi, karkliem, kur mums iztīrīja mežu, izcirta visu, ka var redzēt kāps. Vāc pļavas, sienu talks viņiem ir regulāri jūnijā, jūlijā, lai atjaunotos dabas pļavas, dabiskās pļavas. Kempingam ir kādi 4-5 gadi. Kādreiz bija zirgu treniņi, un tad nolēmām, ka šeit ir forša vieta, kur atpūsties turistiem. Kempings ir populārs karstajās vasaras dienās kā šī. Bonus ir tas, ka šeit ir maz cilvēku. Ka viņi faktiski mūk ārā no lielajām pilsētām, cilvēku pārpildītajām pilsētām un bauda šeit to dabu, divu vientulību un maksimāli izmantojam vietējos produktus, īpaši vasarā tas ir iespējams, ziemā ne tik daudz. Piemēram, pērkam salātus, vietējos tomātus, gurķus. Taku gājēji var dabūt ūdeni savā pudelē līdzi. Tas nav urbums, mums ir pilsētas ūdens, kam ir virsū profesionālais filtrs, lielais kāds ir Vācijā, slimnīcās tāds filtrs ir, viņš faktiski attīra ļoti labi ūdeni. Šķirojam burtiski pilnīgi visu, ko ir iespējams šķirot. Arī ļoti labi pēdējā laikā šķirojam arī bioatkritumus. Un papīrs, kartons, stikls, buņģas, skārda, tas viss arī tiek šķirots atsevišķi. Šķiroto īstenībā atkritumus, kas nav sadzīves atkritumi, nav bio, var nodot pa brīvu. Tas ir vēl arī izdevīgi. Ēka celta 1968. gadā, un tā ir maksimāli saglabājusi visu to interjeru un eksterjeru. Tā tika celta, kad bija liela vētra šeit Jūrmalā un varēja daudz dabūt koka materiālus. Faktiski esam tikai nedaudz atvešinājuši mēbeles un sienas, lai būtu gaišāks tas kopējais interjers, bet viss pārējais ir palicis kā ir bijis. Mēs gribējām saglabāt visu to vēsturisko auru, kā tas ir bijis pirms 55 gadiem. Jā, iekštelpās esam savākuši vecās fotogrāfijas ar dabas aizsardzības pārvaldes palīdzību, lai cilvēki saprastu, kas te ir bijis pirms tam, cik tas ir tam visam ir sena vēsture. Un mums pat ir cilvēki, kas ir teikuši, ka tolotājā var dzert kafiju, jo tur ir tik interesanti un tur ir tik daudz vēsturisku fotogrāfiju. Mums ir gājējiem draudzīga zīmīte, jo mēs atrodamies gan Jūrtakas gājēju ceļā, gan Mežtakas gājēju ceļā, un tāpēc mums pa pienākumu ir būt gājējiem draudzīgi. Viņi var dabūt ūdeni savā pudelē, pasūtīt sviestmaizes iepriekš pazvanot vai uz vietas sarunājot. Tā teikt, pilns servis. Var arī drēbes izmazgāt. Mēs sadarbojamies ar dabas aizsardzības pārvaldi, un viņi mums palīdzēja, piemēram, bērnu ēdienkartēm otru pusi nodrukāt, kur ir izglītojoša informācija par to, kādi dzīvnieki ir šeit apkārt, un arī iedeva materiālus bērniem, ko viņiem, kamēr viņi gaida ēdienu, viņi var zīmēt, rakstīt, lasīt par to, kas ir šeit Nacionālajā parkā atrodams. Restorānā iekštelpās atrodas informatīvi materiāli par Ķemeru Nacionālo parku, un arī kempinga teritorijā esam izlikuši lielās kartes gan Ķemeru Nacionālā parka, gan Jūrtakas, lai cilvēki varētu redzēt, ko šeit apkārt redzēt. Pie restorāna esam iekārtojuši arī auto uzlādes staciju. Nedaudz pasteidzāmies, jo piedāvājums nebija ļoti izdevīgs, bet mēs uzlikām. Un mums ir arī velo statīvi, kur velobraucēji var novietot savu riteni un atsveidzināties.